Bija pietiekami grūti. Jā. It kā likās, ka 7 kilometri, bet tā normāls jau un tad tieši 40. Tie iedod iekšās. Organizatori jūs nemīl, ja? Nē, mēs mīl. Tāpēc tas tāds paredzēts tās skrējiens. Es esmu priecīgs, ka pirmo reizi Latvijā tāds ir. Es laiku televizorā rādu domā, cik foršas tās valstis tās Latvijā nav. Prieks, ka Latvijā vidot arī tās. Ceru, ka arī būs turpmāk. Izskatījās, ka tu uzvaru īstenībā izdāvi šajā kalnā Golgātā, jo tādi 7 jūdžu soļi man šeit nebija nevienam citam. Nē, sākumā jā, sākumā ir jāuzspiež, lai pēc tam vēlāk nav sastrēgumi. Kurš no tiem šķēršļiem bija visgrūtākais tev? Laikam tas pats kalns vien ir, jo tomēr tas tā diezgan stāvs tas kalns un augsts. Tas grūtākais. Pārējie tā. Man jau kā orientieristam pa mežu ierasts skriet. Cik stipri ir ļauds Latvijā? Spēcīgi ir. Ir gan izturīgi, gan spēcīgi. Raimonds spēku vīri vairāk pārstāv spēcīgos. Es pārstāvu ar skrējējiem, biatlonistiem un slēpotājiem izturīgos. Domāju, tas stipros skrējiens arī gan tur gan spēks, gan ir izturība vajadzīga, jo spēkš un baigais. Vajadzīgs, jā. Rezervis nācās izmantot, ja viss tika bez slēptajām rezervēm? Nē, man tur iedeva padzerties vienā vietā, jo tomēr tāds pasilds šodien ir un tā kaltēja mazliet, bet tā vismā bija labi. Apsveic, ierakstījies vēsturē. Jā, paldies. Baigi patīk. Es nevaru neko pateikt. Tiešām bija grūti? Ar visu vēmšanu pa ceļam. Kā bija meitene vienīgā komandā? Vairāk nevarējās sarunāt? Stipra meitene. Man bija lieliski puiši. Kurš bija visgrūtākais posms? Visi bija. Kalns, ja tur baigi kājas piedzīt. Piedzīt kājas baigi grūti skriet. Malacis. Es domāju, sastiepšos beigās. Redzēju, kā man cita kāpa augšā. Man kalnā ir tik sūdīgi. Tas ir Vēders. Labākā komanda ir finišē. Bija labi. Forši ideāli. Nākošais, kas sacensībās. Nākošais pirmie. Nākošie pirmie. Ko pārstāvu? Pirmais kainieka bataljons. Visu cieņu! Pirmā Kā te jūs tā jauniešiem citiem? Tāpēc, ka viņi jaunieši. Viņi ir jaunieši. Mēs nebijām trenējušies. Mēs jau tā, ikdienā, kad atnākam uzskrienam. Tagad pa mēnešu pāris. Forši. Bija pietiekami grūti. Jā. Tā. Nebija pēdējā Bet bez trenēšanās jau šeit otrā vietā, ja trenētos vispār būtu, nezinu. Pirmo paņemtu, bet tā. Tiešana nē, bet tie kalni. Jā, kalni bišķi, jā. Kurš no šķēršļiem bija visgrūtākais?
Nezinu, visi vienādi. tie kalni tieši Nu, pēdējais, ka varētu būt, jo viņš ir garš stāvs ļoti. Ilgi jāskrien augšā. Jā, īšana, jā. Vai arī šeit forši izpeldēties augsts, jo ir vēl nav jau silts. Bet nav peldēšana sezona tagad, kad atklāta forši. Var ikdienā tagad, kad peldēties. Vēl normāli, forši. Saules. Kā gāja? Saldus. Ļoti grūti īstenībā. Šķirās šķērsums pirmo reizi mūžā. Tā kā mums vairāk ar spēku sportu nodarbojamies pirmo reizi mums. Pietiekami grūta trase. Interesanti. Smaguma vairāk vērīt, būtu vairāk. Internetā papētījāt tos, Bišķi, jā. uz ko ir balstīts šīs sacensības? Jā. Neko nerīt, esam diezgan stipri. Forši, Nākamā apsveicu. gada labāk būs. Es nezinu tikai, kā jums stāvēt am mugurām. Jā, kā startējāt, tā finišējāt? Protams. Tas tā, Kā savādāk. tas tā ar nodomu vai ar desu? Ar dēsu. Vairāk ar dēsu. Jā. Tas nodoms tomēr nebija tāds īsti. Aha, kurā brīdī mainījās nodoms? Startā. Tajā brīdī, kad parādījās desa. Noiet. Jūs esat visspēcīgākie, atmuguriski ejošie un skrienošie puiši Latvijā. Bet, protams, kā savādāk. Vismaz no tiem, kas ir plašākai sabiedrībai zināmi. Nu, jā, paldies.